Šī video tēma ir jaukta skaitļa dalīšana ar veselo skaitli. Iepriekš mēs dalījām daļskaitļus, bet tagad mēs dalīsim jauktu, proti tādu skaitli, kurš sastāv no veselā skaitļa un daļas. Vienkāršākais veids, kā dalīt jauktu skaitli, ir vispirms dalīt veselo, tad jaukto un summēt abus iznākumus kopā. Apskatīsim jau zināmo piemēru ar pārgājienu, bet šoreiz vakariņās pie ugunskura dalīsim 4,5 picas starp 4 draugiem. Tātad 4 veseli un viena otrā dalīts ar 4 ir 4 dalīts ar 4 un saucējs 2 reizināts ar 4, iznākumā ir 1 vesels un 1 astotā. Tik tā skaidrs. Bet, manuprāt, ir labāks veids, kā dalīt jauktu skaitli ar veselo, jaukto skaitli pārveidojot par neīstu daļu. Lūk, kā mēs to darām. Saucēju 5 reizina ar veselo daļu un pieskaita skaitītāju 4. Pārveidosim vēl vienu skaitli un pie reizes pavingrināsimies. 4 veseli 5 astotās pārveidojam par neīstu daļu, skaties piemēru un, kad būsi izrēķinājis, skaties tālāk. Ceru, ka ir pareizi, bet ja arī nav, galvenais saprast, kā to jādara un panākumi neizpaliks. Mēs veselo skaitli 4 reizinām ar saucēju 8 un pieskaitām 5, un rezultātā mums ir 37 astotās. Tagad izdalīt šo skaitli būs vienkāršāk. Izmantosim savas jaunās zināšanas un dalīsim jaukto skaitli ar metodes, jauktā skaitļa pārveidošanu par neīstu daļu palīdzību. 3 veseli un 4 sestdaļas dalīts ar 4 ir, tagad patstāvīgi pārveido. Ir 22 sestās. Lai 22 sestās dalītu ar 4, mēs saucēju 6, tagad pats. 6 reizinām ar 4 un iznākums ir 22 24 daļas, dalot ar lielāko kopīgo dalītāju, iznākums ir 11 12 daļas. Lūk, 3 veseli un 4 sestdaļas dalītas ar 4 ir 11 12 daļas. Atceries, ir viegli mācīties jaunu, ja esi apguvis veco, tādēļ, ja neesi sapratis, noskaties vēlreiz, jautā skolotājiem, vecākiem vai draugiem. Galvenais ir zināt. Atā!